otram mācamies piedot vēl ar vienu. Vārdi ir tikai vējš, kad tie aiztēc tecēs. Vārdos melnais kļūst balts, un rūpēs paliek salds. Laiks atvadīties. Ienāc iekšā. Pasēdēsim. Nē. Labāk, nē. Man tāls ceļš. Tu zināt, cik grūti man tev atvadīties. Tāda sajūta, kā uz visiem laikiem. Nu, nerunā tā. Nopietni. Raudāt gribās. Es esmu un būšu tava. Bet viss var mainīties. Nekas nemainīsies. Tev tagad mašīna salabot. Varēs ātri nokļūt mājās. Klausies, ka es būšu mājās, tad aizsūtīšu īsiņu, ja? Jā, klausos. Labdien, es meklēju Jolantu. Klausos, runāju. Es te zvanu saistībā ar reklāmas projektu. Šodien mēs satikāmies kafejnīcā, jūs iedevāt savu telefonu numuriņu. Es vienkārši piezvanīju pārjautāt, vai esmu pareizi pierakstījis. Jūs taču neesat pārdomājis? Nē. Ļoti labi. Gribēju pajautāt par draugu. Varbūt draugs mēģinājis atrunāt, viņi paliek greizsirdīgi dažreiz. Varbūt jūs pateiksiet, kāda ir adresīte. Mēs viņu atsūtīsim pakaļ mašīnu. Es precīzi tagad nepateikšu adresi. Es tikai dažas dienas esmu Rīgā un... Jūs neesat vietējā. Tāpēc es domāju, ka jūs neesat pazīstama. Priecājos, ka esmu pirmais, kurš jūs pamanīja. Bet draugu atradāt ātri, tas slavējam. Nē, viņš arī nav vietējais. Un viņš man vienkārši palīdzēja atvest mantas, un tas arī viss. Ļoti labi, Jolanta. Tad daram tā, uzturam sakarus, un tiklīdz mēs atbrīvosim studiju, tā esmu zvanījuši. Es atvainojos. Es drīkstu pajautāt jums jautājumu par apģērbu. Vai man ir jāņem līdzi savs? Nē, Jolanta, mums ir stilisti, mums ir grimētāji, mums ir fotografi, mums viss ir. Tev ne par ko nav jāuztraucās. Tad uz tikšanos. Labi. Atā. Ko tu smejies? Stilistis, vizāžists, vai ne? Visi tie tev viņam visam noticēja? Meita no laukiem. Protams, ka noticēja. Jā. Un kur tu viņi taisies fotografēt, ko? 5 zvaigžņu viesnīca. Jā! Un tu gribētu, protams, tev nekas tur nesanāks. Kāpēc nesanāks? Man sanāks. Nesanāks. Nu beidz, tu viņai pirkspiedrus, viņa uzreiz tam mežā ieskatīs. Nekāda problēma. Varam sadarēt, ja grib. Ok, sadaram. Es nopietni. Nē, beidz, es arī nopietni. Nē, protams, ja tu taisies viņu kaut kādu, tur pusgadu viņai pakaļ skraidīt, labi, tad tā... 5 dienas, 5 štukas, viņi ir mani. Daram. Nē, beidz, nē. Viņa ideālisms no acīm strāvā, Nobies! Jā, es nobijos? Nobies! Nē, labi, mēs varam sadarēt, visu. 5 dienas, 5 štukas, viņi mani. 5 dienas, 5 štukas. Iezvanīšu fotogrāfam, sarunāšu fotosesiju. Nu, ko tu apklusi? Ko nesmaidi? Domā, kur naudiņu dabūt? Nē, beidz, zvani.
Sveiks, Saša! Kur tu satiki to dizaineri? Nu, ne jau dizaineri, es tev saku, viņš ir kaut kādas reklāmu firmas vadītājs. Kaut kādas. Jā, un viņš man uzaicināja uz fotosesiju. Mēs ar Konrādu abi sēdējām kafejnīcā, un viņš pienāca klāt un teica, ka man esot ļoti interesanta seja. Gribot uzaicināt mani uz kādu reklāmu nofilmēties. Paklau, te ir pa pilnu tādu gudrnieku, kas gribētu ar tevi padreiskoties. Un kāpēc, lai viņš man melotu? Labi, kāds ir viņa vārds, uzvārds? Es zinu diezgan daudz šajā biznesā. Es nepajautāju. Tu nepajautāji! Tad, kad cilvēki iepazīst, viņi mēdz iedot arī vizītkarti. Nu, varbūt viņam tādas nebija. Nedusmojies, bet tu esi stulbi, ja tu katram cilvēkam dod savu telefonu numuru, ja vien tu negribi, lai viņi tev zvano rīt līdz vēlam vakaram, nu, vai arī tu meklē vienkārši sev jaunu pielūdzēju. Es nemeklēju sev nekādus pielūdzējus, man ir Konrāds. Labi, nākamreiz, kad viņš tev zvanīs, tu to telefonu dod man, un es ar viņu noskaidrošu, kāds viņam sesijas ir vajadzīgas. Nu, viņš tik tiešām strādā reklāmu firmā, goda vārds. Viņš pēc tāda izskatījās. Tu uzreiz var pateikt, viņš bija tāds stilīgs un... Nu, kāpēc, lai viņš man melot? Jolanta, Rīgā ir pa pilno vīriešu, kas izsako sievietes no punkta A līdz punktam B, lai nokļūtu punktā G. Kas ir punkts G? Labi, tam nav nozīme. Dzīvos redzēsi. Klausies, manuprāt, tu esi pārāk skeptiska, bet viņš runā nopietni. Nu, tev vienkārši skauž. Tev skauž. Ko? Skauž. Nu, tad nebojā man garstāvokli. Tā ir man pirmā diena Rīgā un tāda veiksme. Kāda veiksme? Nu, fotosesija. Zini ko? Dari, kā pati uzskati par labu. Man ir pilnīgi vienalga. Vienojies, satiecies, un lai tev vienkārši veicas. Un vienošos, un satikšos, bet tu neskaudi. Tā? Jā. Tā? Bezmaz galva. Vari izdomāt kaut ko oriģinālāku. Un žēliem patiešām sāp. Vakar vīnu pārcēros. Es zinu lieliskas zāles pret paģirām. Beidz. Garstāvokli. Tev nekad nav garstāvokļa. Un šodien patiešām nav. Tu taču pati teici, ka tu vēlies normālu ģimenes dzīvi. Kā lai mēs viņu veidojam, ja tu mani negribi? Nu, ko es varu darīt? Man taču pēdējā laikā ir bijis tik daudz stresa, vispār nevienu gadu tā nav bijis. Tu vienkārši izvairies. Nu, tev brīvdienās cilvēki nav jāgriež. Nē. Nē. Es pārgāju dienas maiņu. Pietiek. Man ir atlicis strādāt pa naktīm, tā kā mēnesardzīgam. Tad ko tu tagad tikai pa dienām strādāsi? Jā. Skaidrs. Mārta, es gribu normālu ģimenes dzīvi. Es gribu dienā strādāt, vakarā pārnākt mājās, paēst vakariņas ar tevi, kopā iet gultā. Es tagad vienmēr būšu tev blakus. Es iešu pameklēt aspirīnu, man galva tāpat tūpa un klās. Mārta. Nu, kas mums tur ir? Nu, te raksta par teambuilding ballīti, bet nu budžets baigi mazs. Ai, vajag piezvanīt. Jā, spriež visi patiešām. Lūdzu, iepazīsties. Šī ir mana māsīca Jolanta.
Jā, tā ir Jolanta, mūsu jaunā asistente. Marta, ideja ģenerātore. Tad šī ir tā slavenā māsīca. Ļoti priecājos. Patīkam. Par tēvu neuztraucieties. Es visu nokārtošu. Mēs vienkārši apspējām aizbraukt līdz veikalam. Viss būs kārtībā. Jā, labi. Pie Kristīnas uzzinās par iekšējiem darba noteikumiem. Darbs sāks 8:00. Lūdzu, nenogulēt, kas vēl jāpildīt visas Kristīnas dotos uzdevumus, un tā tālāk. Ja būs kādi jautājumi, tad vienmēr padomā prasīt man. Paldies. Kristīna teica, ka tev esot pieredze pasākumu organizēšanai. Jā, es esmu vadījis vairākus pasākumus bibliotekā, saviesīgos, organizējis tikšanās un literatūras vakari un izstādes. Izstādīts jau nu gan mēs te kaut kā neorganizējam. Mums ir bišķi savādāk darba specifika. Sviestmaizīt mums nevajadzēs pasākumiem smērēt. Ļoti laba pieredze. Jā, starp citu, kamēr mums nav iekārtot priekš tevis darba vietu, varēs pasēdēt te pie šī te galda. Tā, kas vēl... Tagad dodies pie finanšu direktora sastādīt līgumu. Parakstīs, varēs būt brīvi šodien. Nē, bet es varu uzkavēties. Es droši varu palīdzēt. Nevajag. Iesim pie grāmatvedes, visus nokārtosim, tad varēs vēl pastaigāties arī par Rīgu. Kas mēs te bērnu dārzu esam atvērušas? Kušu! Klausos? Sveiki, Jolanta. Māris man. Mēs vakardien kafejnīcā iepazināmies. Vai atceries? Jā. Jā, es vienkārši vakar nepaspēju aprunāt dažādas nianses, vai mēs varētu šodien kādā brīdī satikties? Nezinu. Varbūt. Jūs tikai pasakiet, kur jūs esat, es aizbraukšu pakaļ. Nē, es esmu tepatās. Netālu, es 5 minūšu laikā varu atskriet. Tas skan brīnišķīgi, tad es jūs gaidu šeit. Atvaru, Jolanta bija vārds pareizi, jā? Jā, es gaidīšu, jā. Viņa brauc šur? Redzēsim, kaut ko ne tā sajūtīs, pazudīs uzreiz. Arvi, ja tu gribi pievērst sievietes uzmanību, dari visu to pašu, ko dara viņas draugs, tikai nedaudz labāk. Rājens? Māris, bet tagad ej nokārto to lietu to kravu. Klau, cik mēs ņemam? Tāpat kā pagājušo reizi. Tiekam vaļā, lai nav problēmas. Nu, veiksmēs tev nav vēlējuši, jā? Ej, Eju! Paklausies, viņai patiešām ir pieredze, vai tikai tā izrunājās? Kāda var būt pieredze lauka bibliotekā? Ja nav, tad būs. Galu galā man ir vajadzīgs cilvēks, kas izdara visu manu melno darbu. Turklāt man visi dokumenti ir tādā bardakā, ka man vajag kaut kas palīdz to visu sakārtot. Tad pastāst kaut ko par viņu. Tu taču esi viņas radiniece. Ko es jums stāstu? Strādāju bibliotekā, tad, kad viņa beidz universitāti. Universitāte izskatās daudz jaunāk. Viņa ir draugs, draudzējas jau kopš skolas laikiem. Viņa nesmēķē, viņa nedzer. Viņa ir godīga un pieklājīga meitene. Gandrīz kā mūtene. Jā, dažai labai būtu ko pamācīties. Tu uz mani neskaties. Es ar savu Jānu esmu jau kopš studiju laikiem. Var redzēt. Jā. Labi, paskatīsimies, kas viņa par putnu. Strādājam. Mums ir jāsagatavo klientam kāzu jubilejas ballīti. Man ir vajadzīgas idejas, Marta. Kaut kādas jaunas idejas. Es nezinu, mēs taču nevaram piedāvāt Marta viņiem vecās. Atkal nav laika atpūsties, nu. Taču bija tikko svētki.
Jā, un tu man sagatavo visu par budžetu. Kas tad ir tas, ko viņi tur īsti vēlās, un vai mēs iekļaujamies, vai vispār ar viņiem ir vērts kaut ko iesākt darīt? Klausos, direktori. Es jau teicu, ka es šobrīd to nevaru nofilmēt, jo man modelis ir Milānā. Jā, es skatos sarakstā, viņas nav atpakaļ, vismaz mēnesi. Pēc tam mēs filmējam, jā. Uz kādu žurnālu? Jā, lai iet. Pasūtiet mums kaut ko. Kādu līguma summu? Var tikai tēju. Es domāju, uz 50,000 eiro, jā. Jā, tiklīdz ir jaunums zvani. Labi, labi. Ļoti labi es arī. Jā, redziet, kā sanāk. Šodien visi skrien uz ārzemēm, jūs uz Rīgu. Ar tādiem dotumiem ārzemēs būtu karjeru uztaisīt ļoti viegli. Nu, man ļoti patīk organizēt pasākumus, un Rīgā dzīvo man māsīca, un man ir kur palikt. Jums agrāk ir bijusi kāda fotosesija? Nē. Bet kad jūs viņu plānojat? Grūti pateikt šobrīd, domāju, rīt, varbūt parīt. Tas ir atkarīgs, kad būs brīva kinostudija, mums vajag fotogrāfu, stilisti. Labi. Sakiet, ja tās fotogrāfijas un ja viņas sanāk labas, tad viņas var pēc tam izmantot arī žurnālā? Nu, kā ilustrācija vai kaut ko tam līdzīgi, kaut kā tā. Jūs vēlaties būt uz žurnālu? Aha. Man draudzene. Viņa teica, ka Rīgā nekad nekas labs nenotiekot, un reiz daudz, ka viņa pārsprāktu, ja viņa man ieraudzītu žurnālā. Protams, varam. Es domāju, jūs draudzenes pārsprāks kā balonu. Sveicināti, labdien. Labdien. Ko tev vajag? Menedžers strādā ar presi. Jā, man vajadzēja tai kravai papīrus. Aizmirsu. Jā, mums ir krava no Čehijas, jaunās fotolāmpas studijas iekārtojums. Te būs. Nu, vajag atmuitot. Starp citu, piezvani žurnāliem un pasaka, ka mums ir jauna modele. Varam piedāvāt fotosesiju. Aha. Šitā pat piekrīt, vai kāds cits būs? Vēl nezinu. Zinām. Es gribu, es varu, jā. Kā daram? Uz vāku vai iekšā arī? Nu, es domāju, gan uz vāka, gan arī iekšā. Nu, tu iečeko. Jā. Labi. Labi, skaidrs. Pat redzēšanos. Vislabāk. Nopietni? Nu, tu esi uz vāka, lieliski. Es domāju, ka mums noteikti vajag šo te atzīmēt. Tā parasti dara. Tu ko, brendī vai šampanieti? Es varu visu. Šampanieti. Piedod, jā, šampanieti. Es atvainojos, ej tu. Kur tu esi? Man ir tikšanās. Par to fotosesiju es tev stāstīju. Pietiek, lūdzu. Nevajag. Paldies. Tā, kas tas ir pa troksni? Un kam ir jāpietiek? Es esmu kafejnīcā. Nu, kas tev ir? Tātad neaiztraujas, tad ir darba diena. Tā, un tu beidz muļķoties ar tām visām savām fotosesijām. Beidz spēlēties ar uguni. Ej mājās, un es arī drīz būšu, saprati? Jā, labi. Ne, nu tev tiešām skauž goda vārds. Kas problēmas ar to mūsu mūķeni? Labi, izbeidz, labi? Tā jau ar tām svētajām mūķenēm ir. Atbrauc uz galvaspilsētu, uzreiz bez pavadas, un tagad tur var blandās, kur pagadās. Labi, čau! Čau! Es skatos, jums sabojājās garstāvoklis pēc zvana. Varu palīdzēt? Nu, tā ir māsīca, un viņa slēg dīts un dīts. Man sāk krist jau uz nerviem drusciņi. Tad jau mēs šodien līgumu neapspriedīsim. Bet tur ir kāds punkts, kur es vēlos, lai jūs ņemtu vērā. Jūs piederat tikai mūsu aģentūrai un nevienai citai. Sapratu.
Jā, es sapratu. Lieliski. Es domāju, mēs varam iedzert, nebaidieties. Mēs līdz mājā jūs aizvedīsim uz firmas rēķinu, ja vien jums nav kādas darīšanas pilsētā. Nē, nav. Man bail. Man ļoti ātri dod galvā, es neesmu pieradusi. Jolanta, es jūs līdz mājā aizvedīšu. Sveika, Kristīna. Sveiki. Es nelaikā? Nē, pavisam nē. Es vienkārši tikko no darba esmu. Es nepaspēju pārģērbties. Lūdzu, tam nepievērsiet uzmanību. Tātad nelaikā. Es atvainojos, ka tā ielaužos jūsu privātajā telpā. Nē, nekas. Nāciet iekšā. Lūk, atnes kafiju. Atceros, jūs teicāt, ka jums nesot. Ciemiņi, kas nāk ar kafiju, tiek ļoti laipni gaidīti šeit.